Čau, mans vārds ir Normunds Baranovskis, un šīs ir vakariņas pa lēto. Konferences vienmēr ir maizītes, būciņas. Tad, kad es aizgāju maksāt, un tā sieva saka, nu jā, nu ļoti veselīgi veselības medicīnas kundze. Ja? Tas nav labs darbs, un neiesaku nevienam. Tā, kas tas uz apaklītes? Lūpu krāsa, vai? 4, 3. Tu atceries, ka nedrīkst pateikt, ka nav garšīgi. Labi, apetīti. Šis pat nav interesants. Šis ir vienkārši garšīgi. Šodien pie manis ciemos ir ārsts, veselības ministrs Hosams Abu Merī. Čau! Čau, sveiki! Prieks tev redzēt Gardēžu virtuvē. Man ir tāds pirmais jautājums. Uzreiz ar jautājumiem. Uzreiz ar jautājumiem ķeramies klāt. Kurš mājās ir šefpavārs? Godīgi? Godīgi. Sieva. Bet kā tev pašam ir ar ēst gatavošanu? Bet es gribu pateikt vienu lietu. Pirms tam, mēs esam kopā kaut kādi 7-8 gadi ar sievu. Pirms tam viņa negatavo bieži. Es vairāk gatavoju. Bet pēdējie 4-5 gadi viņa vairāk gatavo. Tu varētu sanākt, kad tu iemācīsi. Bet kad mums nāk ciemiņi, tad mēs kopā. Vienmēr. Kurš dodas uz veikaliem, sapērk produktus? Agrāk viņa biežāk aizgāja, tagad mēs kopējam. Nu labi, tas ir īstenībā ļoti labi, ka tu gatavo, tāpēc tu varēsi griezt. Jā. Šodien mēs gatavosim lielopu gaļas strēmelītes ar dažādiem dārziņiem un pastieksim ar kuskusu. Porcijas izmaksa uz vienu personu būs zem 2 eiro, iedomājies. Ļoti ekonomisks ēdiens. Sākam ar burkānu droši vien, un vajadzētu viņas sagriezt vienkārši tādā strēmelītēs. Sīpoliem tur arī ir kaut kāds veids, ja viņas griež. Labi, lai iet tā būs, bet var resnākus nedaudz. Man tāds jautājums, tev kā ārstam, ko tev nozīmē veselīga ēšana? Tas nozīmē, ka galvenais ēdienu reizi vienmēr ir jābūt dārzini, obligāti. Tātad salātus, kur ir gurkīti, burkāni, salātus lapas, citronu sūlas, vienu daivinu kiploku, mazāk sāli, piemēram, tas ir pirmais. Un, protams, otrais ēdieni ir jābūt vairāk grillētu vai sautētu vai piemēram... Mazāk cepta eļļā. Mazāk cepta ar eļļu, tieši tā. Un tas varētu būt, mums 2 reizes nedēļā ir balto galu, tātad vistu faktiski, jā. Tātad vienu reizi ir sarkano galu, tātad čito, piemēram, šodien. Un arī zīves obligāti, jo tur arī ir daudz omega-3 un daudz nepieciešam vielas, kas katram organismam ir vajadzīgs. Maizi mēs ēdam mazāk, vairāk brokastis, piemēram, vai ja ir Libānas ēdieni, jo Libānas virtuvē ir nepieciešama to lavāžu. Mamma bija pie mums šeit Latvijā, tad mēs gatavojam vairāk Libānas ēdienu un bija vairāk, tu saproti, un tad vairāk 3 kg klāt. Ko tas ievērojis? Mums, latviešiem, ko mēs daram nepareizi, ko mēs ēdam varbūt nepareizi? Ēd daudz ceptu, taukainu, maizi lieto obligāti tādu biežu lielu maizīti, 3-4 maizītes, jā. Mazāk. Desciņo virsu, jā. Un vēl sviestu. Vai sviestu arī daudz. Un arī vēl viena negatīva lieta, ka daudz cilvēki ēd vēlu vakarā un daudz un aiziet gulēt. Jā, tas ir viss. Un īstenībā latvieši mazāk arī lieto dārzini. Protams, nevajag pārspēlēt arī ar burkānu. Man arī viens gadījums āties pastāstīšu. Man bija viens tāds puisis ap pāri 20 gadi, bet viņš bija tik daudz ārstiem meklē, ka pēc viņš palika tumšs oranžīgs. Krāsa vispār no augša lērpaša. Reāli. Es vienam prasīju, tu lieto burkānu bieži? 1 litru dienā es dzeru burkānu sulu. Sulu? Protams. Šis varbūt derētu tiem cilvēkiem, kuri grib nedaudz būt oranžīgāk, bet ne pārāk. Prezidents Trumps arī ir oranžīgs. Es domāju, arī viņš gan iet solāri, gan arī lieto daudz burkānu sulu. Varbūt viņš arī ierīvē. Nevar izslēgt. Arī tagad, kā ministru, piemēram, kad mēs ejam kaut kāds pasākumi, visi pasākumi, ko veselības mēs, ko mēs varam ēst. Mēs visi gaida, lai es eju pirmais, piemēram, es paņemšu un visi skatās, ko. Protams, es cilvēku, kurš arī gribētu kādreiz ēst jebko. Es atceros arī kādu gadu atpakaļ ar bērniem, mēs bijām viena benzīna tanka
Un mēs gājām iekšā, un mēs brauksim uz Lietuvā, un bērni saka, mēs gribam cīsini vienkārši teikt, sen nav bija. Un nevar iedomāties, kā es jūtos tad, kad es aizgāju maksāt, un tā sieviete saka, nu jā, ļoti veselības ministra kungs, jā. Bet es ņemšu, sestdienies esmu ārpus ar kaut kādu steku, ar kaut kādu vienalgā šašliku, tad es ņemšu to frī, nebūs nav tik traki. Kāda varbūt ir tavā ģimenē tā veselīgākā vai tā garšīgākā recepte, ko tu gatavo visiem un draugiem, ģimenei? Tāds Libānas salātu tabulē, jā. Tabulē? Jā, kur ir petersiļa īstenībā un tomātiem, locinies, to ļoti labi iet kopā un, protams, vairāk ir olīvu eļu tur un citronu sulu. Protams, vēl arī to hummus. Es kamēr uzvārīšu kuskusu, vai precīzāk, skatītāji, es parādīšu jums, kā uzbriedināt kuskusu, jo kuskusu īsti nevajag vārīt. Es beru kuskus iekšā traukā un esmu uzvārījis buljonu. Nedaudz vairāk, šī gadījumā 400 ml. Pielēju klāt 1/4 karsta buljona un izmaisa karoti tā, lai viņš būtu mitrs, bet tagad es uzlieku virsū vāku un principā 2-3 minūtes neko nedaru un tad atkal pievienošu 1/4 buljonu un tā 3 līdz 4 reizes un viņš būs perfekti uzbriedis un būs irdens. Tas, kas vienmēr visiem patīk. Par ministru. To vajag, jā? Nu tāds Cilvēki nemīl ministri un nemīl politiku. Jā. Kamēr es esmu ārsts, man mīlēja. Diezgan interesants jautājums. Vai ministrs kādreiz nav ministrs? Vai tas ir tā, ka tu esi 24 stundas? Jebkurā gadījumā tu visu laiku esi tā iekšā, jo vienmēr ir kaut kādas ziņas, kas aiziet, vienmēr ir kaut kādas, piemēram, kolēģi informē kaut kāds notika infekcija šeit, notika tādas, nomir viens cilvēks šeit, tāds, jā. Man atvaļinājumu nav bijis, man liekas, tādu mēnesi vai 2 nedēļas. Parasti 2, 3, 4 dienas. Bet ir grūti atslēgties vienkārši. Tu nevarēsi, tāpēc arī tur ir vairākas WhatsApp grupas. Un visu laiku notika diskusija tur, gan politiskais, gan jautājumi, un tu esi iekšā. Tu nevari gulēt, ka tev jāzina visu. Vienā stresā. Jā, tas nav labi. Tas nav labs darbs, un neiesaku nevienam, jo viņš sabojā veselību. Un tad lidojumi, tad negulēšana, tas viss kopā. Paprika mums tagad būs. Iemāc man lūdzu, kā varētu sēkles iekšā nedabūt. Nogriez vienu galu, un šeit nogriez aptuveni šādi, lai izkrīt serdītes šādā veidā. Viņi izņemās ļoti vienkārši ārā. Un tad ir pārgriezes pusē. Un čiks, te ir parasti 3 līdz 4 tie te baltumi. 1, 2 un 3. Viss šis tiek izmests. Un tad arī vajadzētu tā līdzīgi. Un tad atkal strēmelītēs. Es paturpinu ar kuskus, kā jau teicu. Atkal pielēju vienu daļu, izmaisu. Un tā mēs turpināsim līdz beigām. Mums vēl jāsagriež paprika, es pieļauju domu, ka viena vai abas 2. Varbūt pusīte no otra, lai būs 2 dažādas krāsas. Jā. Kā ir pusdienā? Ja sanāk ēst vai nesanāk ēst? Man otrdien sanāk, tāpēc mēs kabinetu mēs tiešām dodam tādu pusstundu paēst pa vidu, bet trešdien, ceturtdien, piekdien ļoti grūti. Un kā tev izdodās tāpēc man ir riekstus tādas, ko es varu lietoju, jā, man ir... Uzkodas? Jā, bet uzkodas arī viņi baro. Un interesanti, mēs dzīvojam it kā mēs veselības ministrijas, bet visi tikšanas, kas notika ārpus ministrijas vai arī konferences, vienmēr ir maizītes, bulciņas, saldi dzērieni, kūkas, sepumi. Mums ir pēdējais, mēs sagriezīsim lielopgaļu. Labāk biezāk vai, piemēram... Zini, es teiktu labāk plānāk, bet šis ir ļoti labi, jā. Ko tu esi šodien uzaicinājis ciemos? Ļoti svarīgs cilvēks. Ļoti. Svarīgs, skaists, gudrs, seksīgs. Tā ir cilvēki, ar ko es katru dienu dzīvoju, bez viņu nevaru, un tā ir mana sieva. Nu ļoti labi, bet... Un viņa garšo ēst, starp citu, ja? Viņa ļoti garšo ēst. Lai arī viņa nopelnītu vakariņas, man būs jums izaicinājums. Abiem? Abiem. Tā,
Kas tas uz apaklītes? Lūpu krāsa, vai? Neviens neredzēja. Tev ir lupas krāsa, tev ir lupas krāsa. Tev ir paprika, tad tu griezi papriku. Lielopu gaļu papriku. Tu atnāc, tu bučo mani, nevajadzētu bučot mani ar tavu lupas krāsu, jā. Linda, Hosam, man ir jums izaicinājums. 2 putu krējumi un 30 sekundžu laikā, kurš no jums uzbūvēs lielāko torni no putu krējuma. Es nezinu, kā to izdarīt. Un ko darīs pēc tam ar viņu? Varat apēst. Ok, laiks aiziet. Ir pagājuši tikai 10 sekundes. Ai, mana stratēģija nestrādā. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vienādi! Vienādi! Nu vienādi! Viss uzvarēja draudzība. Bet vienu brīdi likās, ka tomēr šis būs augsts. Es cenšos... Ziniet, tad, kad likās, tad nokrīt, kā mēs redzam, nokrita. Tā vienmēr ir to likšanos. Žēl, tagad izmetīs ārā to, ko darīs. Nē, es domāju, ka jums ir receptīši jāuztais, vai ne? Ņemam līdzi. Nav nevairs? Šis labs, ne? Tiešām. Ķirsīts pa virsu. Jā. Ok. Mūsu gaļai, vai to ātro iemarinēšanu, mēs ieliesim soju, kādu vienādu karotu. Pieliksim sāli vēl nedaudz. Nu, galu šito 3 pietiks. Labāk, ja vajag pēc tam ielikt, nekā, piemēram, būs par daudz. Protams, mana sieva starp citu patīk ļoti daudz lietot sāli, jo atbildi vienmēr, kāpēc viņa man ļoti mīl, tāpēc viņa, sāli ēdienu, tas ir biežāk. Kā ir ar sievu izdot pavāru grāmatu? Tas bija ļoti vienkārši ideja tāds Covid laikā, kad sestdienas svētdien vairs nevar iet uz nekādu restorānu, nedrīkst satikties ar cilvēkiem, tad mēs jau sākam vairāk gatavot mājas, un viņa vienmēr patīk gatavo Libānas virtuves ēdienu, bet tā laika, kad mēs sēdējam, mēs kopā vairāk gatavojam ēst, un mums sanāk ļoti garšīgi, un es domāju, ok, kāpēc mēs nevarēsim izdomāt kaut kādu Libānas virtuves receptes grāmatu, kur varētu... Jo taču nav tāds. Jā, nav, jā. Un tad mēs izvēlējām 101 receptu, kur varētu būt gan augstu ēdieni, gan ar galiņu, gan ar dārziņiem, gan ar saldumi, gan arī... Un produktu, kur varētu tiešām atrast Latvijā. Vai arī uztaisīt mājas, jā. Un tad arī mēs tā strādājam. Man liekas, tās nebija 1 vai 2 mēnesi. Man liekas, kaut kādu gādu apmēram. Jo mēs tikai brīvdienas. Kurš fotografē? Viņa. Es jau biju tas, kurš turēja to foliju, piemēram, lai gaisma būtu, jā. Un interesanti tā, kā izskatās tā kā jābūt, bet es garšoju. Un ja garš nav, es saku, nesanāc. Atkārtojam. Tu vari apmaisīt gaļu. Es pievienoju, tātad mēs pievienojam soju. Soju no sākuma bija, jā. No sākuma bija soja, sāls, un es pieliku vēl kukurūzu cieti. Viņš sausāks ir, jā. Mērcei tad es lieku kukurūzu cieti. Šeit uzreiz liek iekšā. Es lieku plūmju sulu, cukuru, čili, un man būs citronu sula vēl, pavisam nedaudz. Viss šīti, jā. Jā. Un tas svarīgākais, kas mums ir jāizdara, mums vajadzēs ķiplociņu un un cik vajag no šito? 4 centimetri. Cik centimetri? Es labāk teikšu tā, ka vajadzētu vienu teikaroti rīvētā. Tas būtu labāk, vieglāk. Un 2 daiviņš ķipoka. No Libānas ēdiena vai no Libānas kultūras, kas ir tas, kas tev pietrūkst? Man liekas, ka visvairāk pietrūkst no Libāna to laika apstākļi. Salīdzinot šo vasaru. Jā, šo vasaru salīdzinot. Jā, bet tas nenozīmē, ka es gribētu dzīvot vasarā Libānā, jo Libāna šo vasaru un vispār pēdējā laikā kļūst ļoti kārsti. 35, 34, 37, un tā sajūta varētu būt arī uz 40 pa brīžiem, ja? Un tas ir traki. Man patīk 28 grādi, 29 maksimum, tad man laika apstākļi, protams, kalni Libānā, jūra, silta jūra, kur var peldēt kura laikā, arī ziemā, jo ziemā Libānas vidus jūra siltāk nekā Latvijas, Baltijas jūrā vasarā, vai ne?
Zini, tu man tagad taisi problēma, tāpēc es domāju, ka man sieva tagad kopš šodien prasīs, likt man jau sagriezt visu. Jā. Jo tu teici 4 gadus, kā tu jau negatavo. Jā, viņa tagad strādā no rīt līdz vakarā, un tad man tāpat, paklau, tu jau tik labi griez, tu vari to darīt pats. Nu, tu jau it kā vari atspēlēties to, kad es visu sagatavoju, kaut gan īstenībā šodien raidījumā es neko neesmu izdarījis reāli. Es uztaisīju kuskus, viņam viņš būs negaršīgs. Nē, būs nevar būt. Nē, būs ļoti labs. To var redzēt, ka garšīgi būs. Ar to mērķi, ko mēs darām, šādi samaisam, tur tas kukurūzu cieta, viņu vajag izmaisīt un sakarsēsim. Kiplogi vienmēr ir labi. Vienalga, kur likt, viņš ļoti labs. Antivīrus. Es nevaru, tas ir antivīrus. Kiplogi ar ingveru un citronu. Un citronu antivīrus. Jā. Un arī skaisti paklau. Man patīk. Tātad sakarsēt obligāti vajag panu, ļoti karstu. Un eļļu vajag īstenībā likt nedaudz vairāk, kā tu iedomājies. Mums vienmēr stāsta, ka eļļu vajag mazāk likt, bet ja būs ļoti maz eļļa, tad principā gaļa un viss dārzi viņi degs. Tā. Un sāksim cept ar gaļu, apcepšu gaļu un izņemšu viņu ārā. Nu jā, lai viņi pēc tam nepaliek sausāki. Tad sākšu cept no cietiem dārziņiem cietāki, mīkstāki. Un tad, kad gaļa vienkārši apcep, kad viņi izņem ārā, tad viņi tā kā viegli atpūšās. Man lielopu gaļa īstenībā patīk, viņi diezgan ātri gatavojās. Viņi jau gandrīz viss. Ir gandrīz gatavi. Nu tā, to mēs noņemam nost. Tad iesāk ar cietāku, vai ne? Nu tad tālāk tu. Tu arī viņas sagriez nedaudz resnākas, tāpēc, nāksies. Bet viņi var palikt to kraušīgu, lai nebūtu baigi miksti, un tad jau nebūtu. Man īstenībā arī tas ļoti sāk patikt. Bet kas ir no desertiem tāds, ko veselīgi jāēd ir? Vispirms cilvēki ir jāsaprot, ka ja viņam nav nekādas slimības, un viņš garšo vienalga putkrējumu ar augļiem vai arī tortis, piemēram, vai jogurtu. Protams, var lietot un var ēst, un tas ir normāli. Ja? Es nesaku, ka nedrīkst ēst, bet es saku, ka, piemēram, nevajag daudz ēst. Mazāk. Vai mazāk, tas ir tas. Es personīgi saldumi vispār kopumā daudz neēdu. Tikai mums ir tagad viena radniece, jauna radniece ģimene. Es nezinu, kā viņa to dara, ka viņa ļoti tā dod kaut ko no sevis, iekšā no sirdi. Un mīlestību. Un mīlestību viņa tāda meitenīte, jā. Un tad es sāku ēst. Ok, tā. Apcipām burkānus, pielikām sīpolu, pielikām papriku, atgriežam atpakaļ lielopa gaļu. Jā. Tu varētu šeit ieliet nedaudz ūdeni, tā, kad lai viņš viegli pasautējās. Un pielieku mērci. Es ļaušu viņam nedaudz pavārīties, bet tev es saku lielu paldies, kad atnāci. Gardumu gross. Es mēģināju salasīt veselīgāks produkts. Vairāk. Un tad es vēl gribētu arī uzdāvināt vēl dēlīt no manis. Uz ko tev visu pagatavot. Šis nodara vienmēr, jā. Vienmēr, paldies. Es tad visu sasarvēšu, un tu droši var doties pie galda, un tūlīt jums pasniegšu vakariņas. Paldies. Un recepti meklē tv3.lv. Šodien pagatavojām lielopu gaļas strēmelītes ar kuskusu. Labu apetīti! Paldies! Laikam citrāniņš jāuzspiež, ja? Ja viņš tur stāv. Ja tev garšo, tad labi. Ja viņš tur stāv, tad es viņu uzspiestu. Tu atceries, ka nedrīkst pateikt, ka nav garšo. Labu apetīti! Citādāk es būšu dusmīgs. Man ļoti garšo. Šis pat nav interesanti. Šis ir vienkārši garšīgi. Ja, pēc latviešu tradīcijā tu sāki interesanti, tas nozīmē nav garšīgi? Nē, ir ļoti garšīgi. Ja tu sāki ļoti garšīgi, tas nozīmē garšīgi. Ir garšīgi, tiešām. Super, un gaļiņa tik mīksta. Perfekti. Un galvenais izskatās smuki. Nu tā, Sieva, man ir tev viens jautājums, kāpēc tu parasti pirki produkti, un tu jau visu rēķini, un tas ir gudrā ar matematiku. Cik varētu maksāt šito te? Kuskus mums varētu maksāt kaut kādu, abas porcijas noteikti zem eiro. Kādi 50 centi varbūt, ja izdala. Dārzeņa, gaļiņa. Es domāju, ka te līdz 4,50 varētu savilkt. Ne? Šito vienu. Ne? Es sen esmu iepirkusi. Bet es zinu, ka šitā viena porcija maksā 2 eiro. Nē. Jā. Nopietni? Jā. Kā? Tāpēc tā ir.
mēs nerēķināsim elektrību un mēs un darbu. Jā, bet jau pēc produktiem, jā. Nu, kolosāli. Nē, ja 2 eiro, tiešām ja 2 eiro, tad tas ir obligāti jāizmēģina. Tāpēc mēs sākām visiem labu apetīti. Jā, gatavojiet mājās, tas ir daudz izdevīgāk un garšīgāk un veselīgāk.